mūsu ceļojums sākās jau vakar, bet šodien esam visu dienu nobraukuši, lai izlaistu Zviedriju, un patiesību sakot, nekas mūs baigi neiepriecināja tik ļoti tur pa ceļam, un mēs esam nonākuši Norvēģijā. Un šķērsojot robežu, principā 10 km tālāk, pavērās šis skats. Kā jau Norvēģijā pienākās tur, tālumā jau sāk līt lietus. Nu, mūsu plāns tagad braukt uz campsite. Un cerams tur pa sausumu vēl nonākt. Paldies Arvīdam par ieteikumu pirmajā campsite'ā. Būdiņu atradām. Toms jau izbraukā Norvēģu sūnus. Nē. Good morning! Shut up and sit down. Toms nav aitas redzējis, acīm redzot. Tu saproti, kāpēc es apstājos, ja? Nu, ķipa, jā, es varēju izlīst, bet es negribēju trāpīt ar riteni šitien, tad būtu aizbraucis tur, bet, nu, malacis. Man nāk iekšā mākonis tagad. Atstāja ātrumā. Ui. Tā, te ātrums ir labi, bet es pametīšu kādu akmeni.
Kurš teica, ka Norvēģijā visu laiku līst? Tagad to pasakot, es ceru, ka tie nebūs man tā kā pēdējais slavenie vārdi pirms uznāks gāziens, bet īstenībā laiks šodien ļoti veiksmīgi. Ļoti veiksmīgi. Mums bišķīn vietas trāpieši, bet paši man viss smuki ir izbraukts. Esam uzbraukuši. Tur ir ofert laikam kalnā 1660 metri paša augšā. Episks serpentīns, kuru iespējams redzēsiet pirms tam editā vai pēc tam. Te arī varēja piebraukt. Kādas idejas, kas tas tāds varētu būt? Es minu, ka tas varētu būt kaut kas ar ūdeni saistīts. Un ko tu domā, kas tas ir? Meteostacija. Visticamāk, neko nevar dzirdēt, ko tu saka tev vēji. Wonderful! Man jābrauc uz garam. Labi, sarunāt. Labi, paldies, visu labu. Dāmas, man šķiet, ka jūs esat tā kā no apluka, ne tur, ko vajadzētu. Jā. Bļāvien, cik jūs dusmīgi man skatieties, es atvainojos. Es ļoti lēnām. Viss ir baltā, paldies. Paiet maliņā, ļoti labi. Nesperam man, jau pai malā. Jā, paldies. Nu, es ceru šeit izbraukšu sarunāt. Jā, bet cik tu Nika uz mani skatās. Tām nevienam mēs nebraucam tieši. Otrā virzienā šeit būtu interesanti braukt. Ir 4. dienas rīts. Kura diena šodien ir to? 4. vai 5?
Nē, mums ir 4. diena šodien. Es vairāk neatceros. Man skie 4. diena. Šodien brauksim uz ķordiem, paukšu, stāvi ceļi. Daudz asfalts, bet laikam būs smuki. Nu, te jau savādāk nav. This is very beautiful. Kalna kaza ar zaļu ķiveri. Un tur aiz mākoņiem ir saule. Un tur ir ceļš, un tur ir Yamaha Tenere, un tur ir Honda Transalps, un Toms iegāja kadrā. Labs pusdienas pots, ne? Vienīgi dzīves pašiem jānoķer. Ja tu jau brīnēs pēc kāpu uz asnes, tur ir ierāds ūdens. Jo tu piebradāji šito ūdeni? Nē, te kaut kādi dozīt sauli. Atbraucām uz populārāko Norvēģijas vietu, Trostigenu. Un tieši tagad, kad mēs esam ieplānojuši šo braucienu, viņi ir aiztaisījuši ciet. Tā kā mums paliek tikai paskatīties pa gābalu. Bet nu nekas, tas nozīmē, ka būs jāatgriežās vēl kādreiz. Tad nofilmēsim vismaz Teneri. Mēs te bijām. Sanāca garāka diena, tāpēc, kad Trostigena ir slēgts. Un mums nācās apbraukt apkārt pat diezgan garlaicīgu posmu. Tāpēc, ja mēs brauktu to posmu pirmajā dienā, droši vien būtu wow! Bet tā kā mēs jau esam braukuši diezgan episkām vietām cauri, tad kaut kā šis vairs tādu sajūstu neradīja, līdz ar to tas bija nogurdinoši drīzāk, jo vairāk te bija daudz asfalta kilometru. Jā, ja kaut ko jādīdās, jāvingro, tad tā nenogurstu, bet vienkārši sēd un to ausīs tad sagurst. Tā kā, jā. Atskait par šodienu. Es teicu, ka kaut ko runāšu vairāk, vienkārši, lai ir ko editot. Prīmā pasākums. Tev ir ko piebilst un vēl? Jā. Billīs nesatik savus troļus. Pagriežamies pēc smuko gaismu. Tagad man ir pareizās krunkas izgaismos.
Nu, tu jau arī būtu gribējis uzbraukt Brolstīgē, ne? Nē, no malas bija vienkārši brīnišķīgs ceļš. Tā kā tur būtu forši uzbraukt, bet tas paver iespēju atbraukt vēlreiz. Jo es domāju, ka te vēl ir ceļi un takas, ko braukāt. Bet jā, kopsumā es domāju, ka drīz dojas brauciens un pārējās dienas arī būs tikpat labs. Jā, pastieties kā dekā laba stiker kits uz netīrās teneres spīd un laistās. Atbraucām uz turistīgajām vietām beidzot, ja? Pirmā tādu, tiešām jūties kā... Tā, ka man jāstāgā ķiverē, lai es justos droši. Kā domā, cik telefonu tur lejā mētājas? Nereāli. Kad skaties kalnu virsotām, tad okei, visu forši, bet pasties lejā un tur tāds. Jā, vienkārši, varam iezūmot, lūdzu, karti. Čik. Ko netīst stikls. Kukaiņiem un visu kaut ko. Ne. Labāk tas redzēt. O! Tas gan rēcīgi nofilmēt, kā tu aizceries un nokrīti, ne? Nu, vismaz uz brīdi. Ne, nu, laiciņš šodien ir foršs, ritīgi nevar sūdzēties. Pat karstā, ne? Tas nav kaut kas, ko tu baigi bieži var Norvēģijā pateikt, kad ir karsti. Es domāju, ka Enduristans Ulms varētu nebūt par to priecīgs. Man ir 8 kg limits arī uz topboxu. Čurāsi?
Zēņš būtu priekšrocība ēd nevis tur, kur sanāk, bet tur, kur ir smukāk. Jā, Esam atraduši foršu kempu, iekārtojāmies pie upes. Te ir ļoti daudz skudras. Uz kokiem, pie kuriem pieštrupējām kamokus, arī rāpos skudras. Līdz ar to redzēsim, kā būs. Cerams, viņas aizies gulēt, vai arī moskītu tīklu viņas noturēs ārā, ja nebūs piedzīvojumi pa nakti. Radošs kempa bardaks. Uguns, kuru mēs nekurināsim. Bet, šāda skaista upe. Tā taču ir Eleonora. Domāju, ka šitā ir Zviedrija. Pēc šī kaut kāda ziemeļa punkta, kur Reku Zviedrija. Tā, un Reku es esmu Norvēģijā. Iebraukt Zviedrijā. Tad ar vienu rīteni atgriezīšos Zviedrijā. Es atgriežos Zviedrijā. Nenotīzoties pie Zviedrijas. Tad braucu līdz Reku beigām Norvēģijā. Tas arī ir mūsu maršruta beigas. Tur ir Zviedrija. Kaut kur šitien te beidzās Norvēģija. Esam Norvēģiju izbraukuši, cik te vodometrs rāda vai cik tu rēķināji, cik mums ir kopējais kilometrs skaits līdz šim. Bet tur ir Latvija kopā. Ja pēc manas, Norvēģija plika nebūs, būs tikai Latvija, Zviedrija un Norvēģija. Labi, ok. Norvēģija mums tāpat bija 2000 ar kaut kādu asti kopējais maršruts. Kas ir tavi highlighti, Tom? Es teiktu viennozīmīgi 1600 metru kalni. Braucot pa augšu, tas ir kaut kas neatkārtojams. Šodien patika. Izlijām, bet bija Latvijas cienīgas grāmatnes, kuriem beidzot atkal bišķi uzpolēt. Šodien īstenībā bija pārsteigums, tāpēc, ka mēs jau vakar likās jau tā gārlaicīgāk paliek un bišķiņi izlepuši esam no tā visa, kas ir bijis iepriekš uz tā kā Norvēģijas teta beigām. Bet mēs gan nezinām, jāsaka godīgi, vai šis ir sākums vai beigas, atkarībā kā brauc. Mēs braucām, sanāk pretēji pulksteņu virzienam, tad šīs mums ir beigas, citiem tas ir sākums.
Un tad mūsu beigās parādījās pat kaut kāds offroads un kaut kādi pāris meža ceļi, kas nebija ļoti izaicinoši, bet pa lietu, kur ir aizlījis stikls, braukt ar smagu moci, nokraut un pa akmeņiem skatīties uz mālaina grāns ceļa bija gana interesanti, tā atsvaidzinoši no visa. Tas bija kontrasts pret to, kas bija iepriekš, vai ne? Kad iepriekš tu esi pierādz pie tādiem stingra seguma, asfalts vai tāds riktīgi sablēties tāds stingrs, un te pēkšņi jau dublītis, māliņš un akmentiņu, moci jau nesā. Tā kā lieliski, šis ir tāds nobeigums, superīgi, cik mēs bijām, sanāk šīs 7. diena vai 8. 7. 8. diena, pilnībā, principā pietiekami, lai izbrauktu visu tetu un vēl pieķertu klāt vēl kaut kādas pāris lietas, kas nav uz teta, kaut kāds, piemēram, vecais pasta ceļš, augšā troļu ceļš ir vaļā, mums nebija vaļā ar troļu ceļš, mums nācās lielu apbraukt apkārt, kas īstenībā, man liekas, pusdienu mēs pazaudējām tikai, lai apbrauktu to. Tas nebija interesantākais ceļš. Jā, un Norvēģiju var izbraukt ar Transalpu, Teneri, ar somām, ar sāli var arī braukt uz grību. Ar nodilušām riepām. Redzējām arī kā kāds ar Hārli brauca. Kāds arī brauca ar Hārli atsevišķus posmus, varbūt šo pēdējo posmu un dažas kaut kādas ceļus ar Hārli varbūt nevajadzētu braukt, bet varētu var. Principā ļoti foršs ceļojuma formāts. Jā, ideāli. Ok. 3 minūšu ieraksts, redzēs, cik daudz no šīs izgriezīšu un ielikšu, bet vismaz kaut kas ir ierunāts. Īstenībā šis ir mans pirmais lielais ceļojums ar Teneri. Tieši šobrīd pēc kādiem 300 km būs 20 000 apkopējātais. Aizbraucot mājās, droši vien Zemahu jau nāksies vēst ar kaut kādiem 20 500 vai 600. Nevienam mums nekādas tehniskas ķibeles nebija. Jā, viss bija forši. Vēl gan ir kādi 700 km priekšā. Vēl viss kaut kas var būt, bet tas jau tad būs cits stāsts. Ok, bye bye.